Labdien! Šodien digitālās projektēšanas kursā mēs mēģināsim uzzīmēt procesoru no tā galvenajām sastāvdaļām. Tad līdz šim mēs esam uzzīmējuši datu atmiņu vai cache atmiņu datiem, cache atmiņu instrukcijām, instruction memory, kuriem abiem diviem nāk ārā, nevis nāk ārā, bet ir adrese jānorāda, kuriem datiem mēs gribam ķerties klāt, un dati, kas nāk ārā, šajā gadījumā no instrukciju atmiņas un no cache atmiņas. Un viena lieta, kas mums arī būs vajadzīga, tas ir aritmētiski loģiskā iekārta ar diviem skaitļiem, kas nāk iekšā A un B. Un tie skaitļi mums varētu būt, piemēram, 32 bitus plati. Nevis 35, bet 32. Ja. Un, protams, mums nāk arī rezultāts 32 bitus plats un nāk ārā karodziņi, atkarībā no tā, vai mums ir nulle, negatīvas pārpilda vai carry flags saucamais. Un arī operācijas kods, kurš nāk iekšā, kurš pateiks, kāda operācija jau jāveic. Vai jums ir kādi priekšlikumi par to, kas vēl būtu nepieciešams? Varbūt takts signālu jāapzīmē. Mums kaut kur ir takts signāls, kaut kur mums ir pulkstenis, kurš mums dod taktis uz visiem komponentiem pēc nepieciešamības, jā. Bet to parasti pat nedzīmēju, to pieņem, ka tas tā ir. Bet pēc būtības vēl mums droši vien vajag tādu lietu kā reģistri. Tātad tie reģistri būtu tā lieta, ko saukšu es to par reģistru failu, reģistru fails, no kura mēs varam tos A un B dabūt ārā. Tātad te mums nāks A un B. Īstenībā man nepatīk, kā es viņu zīmēju, man viņu droši vien, ka vajadzētu uzzīmēt smukāk. Kā reģistru fails. Un viņam nāks A un B ārā, divi reģistri. Protams, mēs varēsim izvēlēties, kur tie reģistri ir adrese A reģistram un adrese B reģistram, kur mums jānorāda. Un viņi mums varētu iet iekšā uz šo te ALU saucamo. Ja? Tad es te nodzēsīšu, varbūt, lai drusku smukāk sanāk. Kas vēl mums ir nepieciešams? Jūs varat jau domāt tālāk. Protams, mums vajag to rezultātu no ALU kaut kādā veidā rakstīt atpakaļ atmiņā. Ja? Es sen neesmu zīmējis, tāpēc man šķības līnijas drusku sanāk. Tātad te mums būs dati, kas nāk iekšā, un arī adrese šiem te ieejas datiem. Ja? Data write, teiksim, address write. Mēs gribēsim saglabāt kādā no šiem te reģistriem. Un tas, ko es šeit domāju, ko es saprotu šo te reģistru failu, ka tas ir 32 reģistri, katrs no tiem 32 bitus plats. Ja? Tātad tur ir tāda tā kā reģistriņa iekšā, tāda kā mūsu vietējā atmiņa. Pavisam neliela procesorā. Un mēs varam paņemt jebkurus divus no tiem norādot adresi, kā arī mēs varam ierakstīt vienu no tiem norādot adresi. Ja. Kurā brīdī tas tiek rakstīts, šeit parādās tas, ko jūs jautājat par pulksteni. Mums pulkstenis ierakstīs reģistru, atkarībā no tā, vai mums būs viņā jāraksta vai nebūs jāraksta. Ja mums te varētu, teiksim, write enable vēl viens signāls būt, kurš saka, vai mēs gribam saglabāt rezultātu, vai mēs negribam saglabāt rezultātu. Kas vēl būtu jādara? Vai mēs jau varam tagad rēķināt ar šo te kaut ko? Mēs īsti nevaram rēķināt, tāpēc, ka mums nav instrukcijas. Ja mēs nezinām, ko mums būtu jārēķina. Tāpēc mums ir tāda lieta kā instrukciju reģistrs, instruction register, kurā mēs datus dabūnam no instrukciju atmiņas. Protams, mums jāzina, no kuras vietas instrukciju atmiņā viņas dabūt, tāpēc mums būs vēl viens tā sauktais program counters, kas arī ir reģistrs, kurš norāda, vai arī reizēm to sauc par instruction pointer. Ja. Kurā mēs glabāsim to adresi instrukcijai, kur ir šobrīd jāizpilda. Ja. Un tad tā ir tā adrese, kas aizies kura aizies uz instrukciju atmiņu šeit. Ne?
Tātad, un šim te reģistram viņam vajadzētu skaitīt tā kā uz priekšu, tāpēc mums būs +4 vēl viens tāds kā ēdarītis šeit. Drusku šķībi sanāca atkal. Un kurām tas programma counters nāks iekšā, un te mums būs 4, un mēs ņemsim šo te 4 ārā un rakstīsim atkal viņam iekšā. Un, protams, atkal, kad tas programma counters raksta, tad viņš uz katras takts signāls rakstīs to visu. Par jautājumu? Jā, droši. Kāpēc +4 nevis +8, man liekas, ka tika pieminēts otrā kursā? Ok, tad otrā kursā bija tāds stāsts par to, ka ARM procesoriem PC norāda +8, tekošā instrukcija +8. Bet tur tās sekas bija tāpēc, ka bija tā jocīgi realizēta konvejeru princips pirmajās versijās ARM procesoriem. Tā kā šeit mēs skatāmies pēc būtības, ka katra nākošā instrukcija ir 4 baitus tālāk. Tāpēc mums adrese pēc katras instrukcijas adresē ir jāpieskaita 4. Un to mēs te arī darām. Tas sanāk ir tikai uz ARM procesoriem, tas 8. Jā, tas bija tikai uz ARM procesoriem. Tās ir drīzāk sekas nekā pašas arhitektūras pēc būtības. Nu, lūk, labi, tad mums tagad ir kaut kāds veids, kā mēs varam skaitīt adreses uz priekšu. Mēs varam lasīt instrukcijas, un tad no tām instrukcijām mums kaut kā ir tie dati jādabūna ārā. Un tad mums to liksim iekšā uz tādu instruction decode komponenti, no kuras tad mēs varēsim dabūt ārā, kuros brīžos mums vajag kuru reģistru lasīt, kuros brīžos kur mums vajag rakstīt, un varbūt, ka vēl kaut kāda informācija. Bet te es uzreiz piezīmēšu vēl vienu tādu komponenti, saukšu es to par kontrolieri, CTRL, controller. Ne? Un tas šis te kontrolieris arī skatīsies uz to, kāda tā instrukcija ir, un viņš arī sūtīs visādus, teiksim, citus signālus visām tām vietām, kur mums vajag. Teiksim, mums būs write enable, šeit write enable signāli, ko viņš sūtīs. Te mums ir operācijas kods, te viņš kaut kur sūtīs operācijas kodu, un vēl varbūt kaut kādas lietas, ko mums vajadzēs pārslēgt atkarībā no tā, kāda tā instrukcija ir. Ja? Tātad šis kontrolieris ir tā vieta, kur mums tas finite state automaton iet iekšā. Tātad šis te galīgais automāts, kurš skatīsies atkarībā no tā, kādas ir instrukcijas, kas mums nākošajās soļos būtu jādara un jāpārslēdz. Okay? Vai šobrīd ir skaidrība par to, ko mēs esam uzzīmējuši? Ja? Labi. Tātad, ko mēs tagad mākam izdarīt, kādas instrukcijas? Mēs mākam ielasīt instrukcijas, mēs mākam viņas atkodēt, mēs mākam paņemt vērtības no reģistriem, mēs mākam ar viņiem izpildīt kaut kādas operācijas un saglabāt iekšā. Tas nozīmē, ka līdz šim mēs varam realizēt tādas instrukcijas kā move, mēs varam realizēt, teiksim, add, subtract un apmēram tā. Tātad tās ir instrukcijas, ko mēs varam darīt. Un arī droši vien kaut kādas pārbīdes. Vai ir kaut kādas instrukcijas, kur mēs nevaram šādā pasaulē vēl izpildīt? Vai jums nāk kaut kas prātā? Nu, tas, ko mēs maļamies, mēs tagad maļamies tikai par datiem reģistra failā. Bet mēs nevaram dabūt neskapēc tās datus vairāk uz atmiņu. Un tāpēc es pierakstīšu, tas datu atmiņa te ir tikai viena puse, kur mēs no tiem datiem lasīsim, bet mēs gribēsim arī rakstīt iespējams. Tātad mums vajadzētu realizēt load un store instrukcijas, vai load register, store register. Ja? Tāpēc es gribu teikt, ka te no šejienes mēs varbūt ierakstīsim kādā reģistrā vajadzības dēļ tos datus un aizsūtīsim tos datus uz atmiņu.
Tātad šī ir data memory arī, līdzīgi tāpat kā otrā pusē datu atmiņa bija. Un šie ir data in, dati, kas iet iekšā. Un tikpat labi mums varētu būt, ka mums vajag adresi dabūt. Ja? Lai pateiktu datoriem, kurā adresē mēs gribam šos te datus rakstīt, vai arī no kuras adreses šos datus lasīt. Tātad te ir tā pati adrese šitai pusē, īstenībā, ja? Šim te datu atmiņai. Ja mēs gribēsim datus lasīt, tas nozīmē, ka mēs viņus varētu gribēt rakstīt kādā no reģistriem. Bet te jau mums ir aizņemts tas vats, kas raksta uz reģistriem. Tāpēc es darīšu tādu lietu, ka es viņu tā kā pārtraukšu drusciņu, ja, pārzīmēsim šito. Es varbūt šitos te adreses arī nozīmēšu, nodzēsīšu nost. Mēs vienkārši sapratīsim to tā, ka šīs te adreses ir AA, AB un AW, ka tās visas nāk no šejienes ārā. Un būtu pat droši vien labāk viņas pārsaukt drusku savādāk. Ja? Tātad šis varētu būt RN, tas būtu R2, nevis R2, bet RM, tāpēc ka R2 ir kaut kur tur iekšā. Un šitas būtu RD, tā kā Destination Register. Un tad šeit mums nāk ārā Destination Register adrese, 5 biti droši vien, jo 32 reģistri. Šeit mums nāk ārā RM, un šeit mums nāk ārā RN. Tātad 2 reģistri, ko mēs varētu gribēt lasīt. Ja. Nu, un cits starpā arī, protams, write enable mums nāk ārā no šī te kontroliera, visticamāk. Bet datus mēs varētu ņemt vai nu no šī te ALU, vai arī no citas vietas. Ja? Proti, atmiņas. Un tāpēc te es uzzīmēšu, kā es to reizēm saku, ka tas ir viens no labākajiem draugiem digitālam projektētājam, multipleksoru, kurš varēs pārslēgt, vai nu mēs datus ņemam no ALU, tā kā mēs viņus rakstam reģistrā, vai arī viņus mēs ņemam no atmiņas, no šīs te datu atmiņas. Atkarībā no instrukcijas. Ja mums ir load instrukcija, mēs ņemsim no atmiņas. Ja mums ir add instrukcija, tad mēs ņemsim no ALU rezultātu un rakstīsim reģistrā. Ne? Kas to izvēlēsies? Nu, protams, ka to izvēlēsies šis te kontrolieris, tāpēc es viņu arī atzīmēšu tā kā zilā krāsā šito te vadu. Ja? Visi tie vadi, kas ir zilā krāsā, tie nāk ārā no kontroliera. Multipleksoram. Labi. To te es tālredzīgi gribētu drusku savādāk uzzīmēt. Tā. Varbūt, ka mēs varam kaut kā uzzīmēt drusku. Šito es varu paņemt. Ka te būs vats, kas iet no šejienes, tikai es viņu gribēju īstenībā melnu ņemt. Mums nāks vats, kas nāk no ALU. Un tad no šejienes viņš aizies tur. Un tad viņš aizies arī uz tejieni. Ja. Ok. Kur mēs dabūnam adresi? Reizēm adresi mēs varētu... adresi mums droši vien būs jārēķina. Ja. Tāpēc te es pārzīmēšu to šādi. Cits starpā vienmēr, ka es zīmēju šīs te schēmiņas, katreiz man viņas sanāk drusku savādāk, tāpēc, ka tas domāšanas process ir drusku savādāks, lai līdz viņām tiktu. Tā kā, ja šis atšķirās no kādas citas lekcijas vai bildēm, tad tā nav liela bēda. Galvenais, lai mēs saprotam, kas notiek. Tātad datus es gribēšu ņemt visticamāk no kāda reģistra, piemēram, no A, un adresi es gribēšu ņemt no šejienes, tāpēc, ka viņu mēs varēsim sarēķināt. Tikai, lai viņu ņemt no šejienes, viņu mums būs iepriekš jāieraksta kaut kādā, droši vien, kā reģistrā kaut kādā brīdī. Kaut kādā.
Un varbūt pat, kad būs labākies datus ņemšu nevis no A, bet no B reģistra, jo tad mēs varam A reģistru izmantot kaut kam citam. Tā. Tā, kaut kā šādi. Un tad A reģistrs aiziet uz priekšu. Tad A reģistru mēs varētu izmantot, lai rēķinātu, piemēram, adresi. Mēs varētu ņemt adresi no A pa taisno caur ALU uz šejieni. Un no B reģistra tie būtu tie dati, ko rakstīt iekšā. Vai tik tālu skaidrs ir? Ja? Tātad šobrīd mēs varam izpildīt visas move add aritmētiskās instrukcijas un arī load and store instrukcijas. Vai ir kaut kas, ko mēs nevaram izpildīt no parastām programmēšanas darbībām? Un viena lieta, ko mēs nevaram, tās ir tās instrukcijas, par kurām mēs nesen otrā kursā runājām. Branch instrukcijas. Ne? Tātad mums branch instrukcijām šobrīd nav kā viņas izpildīt. Vai nu tās ir branch instrukcijas, vai branch less than equal, vai arī visas citas branch instrukcijas. Ko nozīmē branch instrukcijas? Branch instrukcijas nozīmē, ka viņas izmainīs PC saturu, ja, program counter saturu. Tātad mēs viņu ņemsim nevis +4, bet mēs viņu ņemsim ar kaut kādu savādāku. Un tas nozīmē, ka mums vajadzēs šeit drusku atkal iejaukties tajā programmu counterī un pielikt vēl vienu multipleksoru klāt, kur viņam nāk iekšā, kā jau parasti no 4, un vēl mums nāk iespējams iekšā viņš no kurienes. Mēs varētu viņu ņemt no tā, ko mums ir sareņķinājis ALU, piemēram. Un ALU mums varētu pateikt, uz kuru adresi lekt. Un, protams, ka kādam ir jāizvēlās atkal šim te, vai viņš ir taken vai nav taken šis te branch, un to mums rūpēsies kontrolieris. Ja? Tas nozīmē, ka kontrolierim cits starpā būs jāredz arī šie te karodziņi, visi 4, kas mums nāk ārā. Ne? Lai viņš varētu saprast, atkarībā no tās instrukcijas, vai mums ir jāņem tas branch vai nav jāņem tas branch. Vai tie karodziņi ir uzstādīti vai nav. Un ja viņš ir jāņem, tad mēs ieslēgsim šo te muksi, tā lai viņš aiziet uz jauno vērtību, nevis uz +4 vērtību tikai. Un nu jā, mēram tā. Bet šis tā tad mums ļaus tikai absolūto vērtību no reģistra ierakt iekšā. Tātad tas, ko mēs īstenībā realizējām ar sarkano krāsu, ir BX, ja? Un Branch and Link Exchange, BLX. Bet mums vajadzētu vēl realizēt arī tādas instrukcijas kā Branch un Branch and Exchange. Tātad tās un Branch and Link instrukcijas. Un šīs instrukcijas ņēma nevis absolūto adresi no reģistra, bet relatīvo adresi. Tas nozīmē, ka viņām vajadzēja pieskaitīt mūsu tekošajam PC vērtību un tad no turienes paņemt. Tas nozīmē, ka šeit es atkal iejaukšos drusku. Man liekas, ka man būtu foršāk, ja es tagad paņemtu un šito te gabalu nokopētu un pavilktu viņu uz šejieni vairāk. Tāpat arī šito es pavilkšu uz šejieni. Ne uz šejieni, bet uz šejieni, laikam mums jāpavilk. Ja? Ok, un pievilksim klāt tos trūkstošos vadus. Un šeit tātad mums tagad būs tā, ka mēs ņemsim nevis PC vienmēr. Ne, PC mēs varētu ņemt vienmēr. Bet tā +4 vietā mēs ņemsim atkal vienu multipleksoru, kurš izvēlēsies vai nu mēs ņemam +4, īstenībā 4 kā konstanti, vai arī mēs ņemsim to vērtību no ALU, kā viņi tika sarēķināta. Nu, lūk tā.
Un tagad līdz ar to mums ir gan branch and link instrukcijas izpildītas. Iespējams. Vai mums vēl kaut ko vajadzētu visā šajā padarīšanā? Vai mums ir kāda instrukcija, ko mēs nevaram izdarīt? Un man atbild būtu, ka jā, kad mums vēl nav, kādu krāsu mēs varētu pelēku paņemt. Mums vēl nav tās augtās immediate instrukcijas. Tās, kuras, teiksim, saka add R1 pieskaitīsim, teiksim, kaut kādu konstantu 8 pie R1. Un rezultātu arī ierakstam mekš R1, piemēram. Tad, lai to tā būtu gatava, mums vajadzēs šeit paņemt no tā instruction decode arī kaut kādu immediate lauku. Un šo te immediate lauku mums vajadzētu iebarot iekšā mūsu ALU kā otro argumentu. Ja? Tikai šobrīd tas nav iespējams, tāpēc, ka mums visi tur ir aizņemts, bet, lai tas būtu iespējams, tad mēs pieliksim šeit vēl vienu multipleksoru. Lūk, un šim te multipleksoram arī viņu vadīs, protams, kontrolieris, tāpēc zilā krāsā, arī šo vada kontrolieris zilā krāsā. Un viss būtu labi, tikai tā problēma ir, ka šeit mums vajag 32 bitus, bet šeit tas immediate, viņš nenāk kā 32 biti, viņš nāk kaut kādi, varbūt 16 biti, varbūt 24 biti. Ja? Tas nozīmē, ka mums viņu vajag paplašināt, mums vajag tādu kā paplašināšanas vērķi ielikt iekšā. Pēc tam paplašināt mums viņu vajag ņemot mērā zīmi, visticamāk. Ja? Tā tad uzzīmēšu tādu kastīti, un ko es nosaukšu par sign extender. Sign extend. Kurš no, teiksim, no kādiem, 16 bitiem uztaisīs to visu uz 32 bitiem, kopējot vecāko bitu iekšā no 16 bitiem visos trūkstošajos bitos, tāpēc, lai saglabātu zīmi šim te skaitlītim. Un tad tā zīmīte aizies mums uz ALU un viss būs labi. Vai šobrīd ir kāds jautājums par to, kā lietas strādā? Tātad es vienīgi iedomājos par interruptiem, bet es nezinu, vai tas kaut kā šeit parādās, vai tas ir citādāk. Bet, jā, kā ir ar tiem... Un tas ir labs jautājums, ko darīt ar pārtraukumiem, ar kaut kādām ķibelēm, ko darīt, ja mums sanāk, ja gribās reizināšanu vai dalīšanu, vai nu tos likt iekšā ALU vai taisīt atsevišķas kastītes, bieži vien taisa atsevišķas kastītes priekš reizināšanas, jo viņas aizņem ilgāk. Un par pārtraukumiem, kā to realizēt. Te arī būtu, protams, pie tā jāpiestrādā un jāveic izmaiņas varbūt šai schēmā. Bet tā jau ir tāda advancētāka feature, tādas parastās programmiņas bez pārtraukumiem. Man gribas teikt, ka tepat varētu strādāt. Ja. Ok. Tad, tas ir mūsu tā sauktais vientakts procesors. Un vientakts, es domāju to, ka šeit darbinot to visu, mums visas instrukcija izpildās vienā taktī, viņi iziet cauri tam visam. Un viena lieta, kas nav atrunāta, ir kāda tad īsti tas kontrolieris strādā. Es tikai pateicu, ka tur būtu galīgais automāts jāizveido, lai viņš varētu saprast, kā kuros brīžos pārslēgt kurus signālus. Ne? Protams, ja notiek tas viss vienā taktī, tad šis kontrolieris var būt ar tikai vienu stāvokli, varbūt, bet viņam ir nepieciešama tabula, kas ņem visus tos instrukcijas signālus, laukus un sakodē tajās vietās, kur viņi ir nepieciešami. Bet, ja mums ir tādas operācijas, kas prasa vairākas taktis, tad mums jau vajadzēs smalkāk to kontrolieri. Tātad šo te mēs varētu nosaukt par vientakts procesoru, CPU. Ja.
Un par to arī mēģināsim tālāk skatīties, kāda ir tam procesoram veiktspēja, bet tas jau būs tad drusku cits stāsts. Nu, lūk, tad šī te bilde ir jau smuki uzzīmēta, viņa nāk no Vašingtonas Universitātes līdzīga kursa slaidiem, un mēs redzam visu šīs te galvenās komponentes, gan reģistra failu, gan ALU, gan arī datu atmiņu, kurā mēs varam rakstīt datus, izmantot gan lasīšanas, gan rakstīšanas adresi, kur nāk no ALU. Paši dati nāk no otrā reģistra šeit, lai mēs viņus varētu rakstīt. Tā kā mēs varam principā sarēķināt adresi, kurā rakstīt, izmantojot reģistru un iespējams nobīdi pieskaitot tam klāt, kas savukārt nāk no jau immediate lauka instrukcijai. Un rezultātu mēs varam rakstīt vai nu no atmiņas lasot, vai arī no paša LU un ierakstīt iekšā mūsu reģistra failā. Tāpat arī augšā mēs redzam ļoti līdzīgā veidā, kā mēs zīmējam to schēmu, kas rūpējas par to, lai programma counters tiktu vai nu pieskaitīts ar 4, vai arī branch instrukciju gadījumā mēs varam viņu izmainīt ar immediate lauku no instrukcijas, pieskaitot to klāt. Ne? Tas, kas šeit neparādās, kas mūsu schēmā arī bija klāt, ka mēs varējām pārlekt ierakstīt PC laukā arī kādu reģistra vērtību, bet to, protams, mēs varam paplašināt vienkārši pieliekot šeit šim te reģistram, šim te multipleksoram vēl ieejas, kas nāk no ALU, piemēram, vai arī no kāda reģistra. Lūk. Tātad šī ir tā bilde, bet patiesībā jau tas stāsts šeit ir par to, kā tad novērtēt, cik labs ir procesors, kāda ir veiktspēja šim te procesoram single cycle performance, angļu valodā sakot. Nu, lūk, tātad kā uz to skatīties? Viens veids ir skatīties uz tā saukto instrukcijas laiku. Ja? Tātad varbūt es paņemšu drusku spilgtāku krāsu šeit un arī drusku resnāku to zīmolu. Tātad uz instrukcijas laiku, izpildes laiku konkrētāk. Ja? Kas ir tās lietas, kas to ietekmē? Ja? Nu, un te ir formula, kur mēs redzam, ka tas, cik ilgi mums ir nepieciešams procesors, CPU time, ir atkarīgs no instrukcijas, kas tiks izpildīts, instrukcijas skaitu kaut kādā nozīmē. Ja? Pieņemot, ja tās visas instrukcijas vienādi ilgi izpildās. Tas, cik mums ir nepieciešams taktis katras instrukcijas izpildē, un arī šis te laiks, kas mums ir nepieciešams katrai takstī. Vai citiem vārdiem sakot, cik mums liels ir pulkstenis, izjūt no tā. Ne? Nu, lūk. Ja mēs skatāmies uz instrukcijām, kas tiek izpildītas. Šeit ir piemērs, kur mums ir load immediate instrukcija, tātad A0 reģistrā mēs ierakstam 1000, pēc tam ir sub instrukcija, kas atņems viennieku no A reģistra, un ja nav vienāds, branch not equal, A ar 0, tad mēs leksim uz ostrich, ja, kas ir tā kā loops, ka mēs vienkārši lūpojam, ciklojamies, kamēr mēs no 1000 aizskaitam līdz 0. Tad tas putns, kas noslēpjas galvu smiltīs, doma tāda ir, ka šis cikls neko nedara īstenībā. Viņš tikai gaida, neskatoties uz to, kas notiek apkārt. Nu, lūk. Ir lietas, ko sauc par static instruction count. Un static instruction count tas būtu 3 pavisam tādas instrukcijas. Un tas nav gluži tas, uz ko mēs skatīsimies. Mums drīzāk interesē tā sauktās dynamic instruction count. Tas būs tās instrukcijas, cik mums pavisam bija nepieciešams, lai izpildītu šo te kodu. Nu, un tad konkrēti tātad static instruction count mums bija 3. Tā kā 1, 2, 3 instrukcijas. Tad dynamic instruction count mums jau būtu, šeit mums noteikti vajadzēs vienu instrukciju, un tad šo te mēs gabalus izpildīsim, nu, cik reizes šajā gadījumā 1000 reizes, laikam. Ja?
Tātad tas būs 1000 reizes izpildīt, tas būs 1000 reizes izpildīt. Tātad kopumā, ja mēs visus šitos te saskaitam kopā, mums sanāks 2001 instrukcija. Ne? Tāpēc arī tas parādās šeit. Ja? Lūk tā. Un tas ir skaidrs, jo mums katra no tā instrukcijām ir jāizpild, tad katra no viņām paņems laiku, un no tā arī būs atkarīgs, cik mums ātri šī programma izpildīsies. Ja? Tad nākamais, par ko runāt, ir CPI, vai tā sauktais clock cycles per instruction. Ja. Un vientakts procesoru gadījumā tas ir diezgan vienkārši. Mums ir viena instrukcija uz katru takti, bet, diemžēl, tai taktī mums ir jābūt diezgan garai, tāpēc, kad šajā laikā mums ir jāspēj izpildīt pati ilgākā instrukcija. Ja. Savukārt, ja mums būtu daudztakts procesors vai arī konvejeru procesors, tad mums varētu būt, ka ir sadalīta tā izpilda vairākās taktīs, mums varētu būt, ka ir instrukcijas, kam ir jāgaida uz atmiņu, un tur būs vairākas takts vajadzīgas. Var gadīties, ka mums ir reizināšanas instrukcija, kas arī prasa vairākas taktas, un tas viss mums ir jāsaskaita kopā. Tāpēc te arī teikts, ka mūsu gadījumā CPI ir 1, bet principā mums viņš varētu būt lielāks pa 1, ja mums ir jāgaida uz atmiņu vai lēnām instrukcijām. Un ir gadījumi, ka viņš varētu būt mazāks pa 1, var iedomās, kā tad tu vari izpildīt instrukciju ātrāk nekā vienā taktī. Ir datori, kur izpild vairākas instrukcijas paraleli, un viņiem tas pat izdodās. Un tāpēc mums var būt tāda situācija, ka mēs vienā taktī varam 2 instrukcijas, piemēram, paraleli izpildīt. Tātad var būt abas no šīm te situācijām. Ne? Vai kāds jautājums varbūt ir šobrīd? Skatāmies uz nākošo komponenti, cik tad ir ilgs tas takts signāla garums. Mēs jau zinām, ka takts signāls tas ir vieninieki, kas pārmijās ar nulītēm šādu uz priekšu. Ja? Un tas, ko mēs īstenībā vaicājam, ir cik garš ir šis te laiks. Ja? Un tas mums notiks to, cik ātrs var būt procesors, tā skaitā. Ne? Tātad šim te taktī mūsu vientakts procesoru gadījumā ir jābūt pietiekoši garai, lai mēs varētu jebkuru instrukciju izpildīt. Tāpēc mums viņi tādi ir jāizvēlās. Piemēra pēc mēs varam paņemt, ka tā ir vai nu 500 MHz, tātad pusi no gigahertz. Ja mums ir 2 GHz procesors, tad tie būtu 2 MHz. Mēs varam pārveidot šos te megahertz uz takts ilgumu sekojošā veidā, ka mums tas takts ilgums ir vienāds ar 1 dalīts uz frekvenci. Ja? Jo frekvenci norāda, cik taktis mums ir sekundē, lai mēs dabūtu tiešām to laiku, mums ir jāizdala ar to skaitli vieninieks. Un tāpēc arī tā ir, ka 500 MHz nozīmē 2 nanosekundes. Ja? Vai līdzīgi 2 GHz gadījumā mums ir 500 pikosekundes, vai arī 0,5 nanosekundes. Tātad tā ir vēl viena komponente. Tad visbeidzot, kā tad mēs varam izrēķināt izpildes laiku? Mums ir jāsareizina visas tās lietas, ko mēs zinām. Un šajā gadījumā mums ir sekundes, cik nepieciešams, lai izpildītu programmu. Mums ir nepieciešams dalīt instrukcijas programmā, cik mums ir. Un te mēs zinām, ka tur mums bija 2001 clock cycles per instructions. Mums ir 1, ja mums ir tiešām visas instrukcijas tādas. Un seconds per clock cycle, ja mēs pieņemsim, kad tās ir 2 nanosekundes, ja tas ir 500. Ja arī mēs varam ņemt, teiksim, to mūsējo, pieņemsim, ka frekvence ir vienāds 100 MHz, līdzīgi kā uz mūsu FPGA ierīces, ko mēs izmantojam. Tas nozīmē, ka laiks būs vienāds ar cik?
katras instrukcijas izpildēji ar 10 nanosekundēm. Ja. Tātad 1 dalīts uz 100 miljoniem mums sanāks 10 nanosekundes. Tātad seconds par clock cycle ir 10. Tikai jāņem vērā, ka tās ir nanosekundes. Nu, tas nozīmē, ka cik ilgi mums tāda programma vajadzēs, lai izpildītu, mums ir jāsareizina tas viss kopā. Mums sanāks 2, 0, 0, 1 un vēl 0 klāt. Ja? Tātad, un tas ir nanosekundes, kas savukārt ir vienāds ar 20, nu, apmēram 20, kas nāk pēc nanosekundēm, nākošais mikrosekundes. Tas ir, cik ilgi vajadzēs to izpildīt. Un tad zemāk ir tabula, kurā var apdomāties, kuras ir tās lietas, kuras mēs varam padarīt ātrākas. Mēs redzam, te ir šīs 3 komponents instructions executed, tātad cik daudz instrukcijas mums ir programmā. Vai ne? Clocks per instruction un clock cycle time. Tad šeit varētu padomāt par to, kuros tabulas lauciņos mēs varam veikt kaut kādus uzlabojumus. Ja? Protams, ka mēs varam programmu uzlabot, mēģināt viņu pārtaisīt tā, lai mums būtu mazāk instrukcijas jāizpilda. Tad tālāk kompilators mums varētu mēģināt darīt to, lai optimizētu kaut kādā veidā to kodu. Vai mums dažādas instrukcijas, instruction set architecture, tad pašas instrukcijas vai var uzlabot, kā darīt lietas ātrāk, un principā, jā, mēs varētu ieviest kaut kādas smalkas instrukcijas, kas atvieglo mums programmas izpildes darbu. Organizācija, kā tas viss ir sabūvēts iekšā datorā, instrukciju skaitu neizmainīs, un tehnoloģija arī droši vien, ka neizmainīs, vai ne? Tāds tas skats, jā. Tad nākošais clocks per instruction, cik mums vajag taktis vienai instrukcijai. Programmu mēs nevaram ietekmēt to, ar kompilātoru arī droši vien, ka pārāk ne. Ar instruction set architecture iespējams, ka jā. Ar to, kā tas tiks iebūvēts datorā, gan jau kā arī jā. Un ar pašu to tehnoloģiju īsti laikam ne. Un savukārt tas cycle time, tas, cik ātrs mums ir pulkstens, to mēs noteikti varam uzlabot gan ar to pārdomājot, kādas mums var būt instrukcijas, gan kā viņas ir realizētas datorā, gan arī ar to tehnoloģiju. Ja mēs uztaisam mazākus tranzistors, tad mēs varam ātrāk rēķināt bieži vien. Tā kā, lai uzlabotu programmu, lai uzlabotu veiktspēju, mums ir jāskatās cauri visādām šādām komponentēm. Un te principā varētu vēl pārdomāt, varbūt, kad ir kaut kādas vietas vai nu apšaubāmas, vai tiešām mēs tur varam kaut ko uzlabot, vai arī varbūt mēs varam kaut ko izdomāt citos lauciņos, lai uzlabotu to veiktspēju. Bet tas ir tas doma gājiens, ka mums jāiet cauri būtu. Ne? Lūk. Tātad skatoties jau tālāk, te ir piemērs 2 procesoriem, un šis sasaucās ar to mājas darbu, kas jums ir, ka jums jāizvēlās 2 procesori, un te mēs varam viņus izvēlēties. Teiksim, ja mums ir AMD procesors 800 MHz ar clocks per instruction, kas ir 1,2, un kas izmanto kaut kādu programmu, piemēram. Un tad mums ir Pentiums, kurš strādā 1 GHz. Tad tas, ka mums tiešām jāpievērš vērība, ir šis te ātrums un CPI. Ja? Šeit arī ātrums un CPI. Tas nozīmē, ka instructions mums nav dots, cik instrukcijas viņš izpilda. Ne? Tas būs kaut kāds N instrukcijas viņš izpilda. Pie AMD gadījumā. Clocks per instruction AMD gadījumā ir 1,2. Un cycle time mums ir 1 dalīts ar 800
1 dalīts uz 800 tiem megaherciem, teiksim, ja? Ņemot vērā. Nu, tad šajā gadījumā, Pentium 3 gadījumā procesorā mums ir tas pats instrukcijas skaits, iespējams. Šis te ir 1,5, un šis te jau ir 1 dalīts uz 1000. Ir tas izpildes laiks. Ja? Nu, lūk, tad, ja mēs to visu sarēķinām kopā, kas tad mums sanāk? Es ceru, ka mums slaidos tālāk būs. Kaut kur tas. Tā. Te ir bilde, par ko mēs jau runājām. Single cycle design. Par šiem laikam nerunāsim. Tā. Nu labi, pabeigsim šo piemēru līdz galam. Mēģinām sarēķināt. Nu labi, tad kalkulatorā, kas mums ir jādara? Mums ir jāsaka 1,2 dalīts uz 8. Ir cik? Ir 0,015. Ja? Tātad šeit būs vienāds ar 0,015. Un, ja es tikpat labi gribu apskatīties tagad 1,5 dalīts uz 1000 vienāds arī tas pats, 0,015. Tātad, nu, morāli šeit ir kāda šim te stāstam, ka, lai arī mums tas viens procesors iet ar 1 GHz un varētu likties, ka viņš būs stipri ātrāks, izrādās, ka darbinot procesoru lēnāk, citu procesoru, ar drusku efektīvu instrukciju projektēšanu efektīvāk, mēs varam panākt tieši tādu pašu veiktspēju kā tam procesoram. Ne? Nu, un savukārt savos mājasdarbos jūs varat pameklēt šo te informāciju par tiem procesoriem, uz kuriem jūs gribat skatīties, cik viņiem ir CPI vidējais laiks, cik viņiem ir tā frekvence, ar kādu mēs varam darbināt viņus, un līdzīgi veikt aprēķinus, lai salīdzinātu, kurš tad procesors pēc jūsu domām varētu būt labāks. Nu, lūk, tad ar to es šodien arī domāju, ka varētu beigt. Paldies!